Labdien! Šodien mēs atbildam uz skatītāju uzdotiem jautājumiem un noslēdzam sižeta sēriju par paaugstinātu asinsspiediena bīstamību. Nedēļas garumā mēs jums stāstījām par ārstu kardiologu aicinājumu ikvienam izmērīt savu asinsspiedienu un novērtēt, vai tas atbilst normai 120 uz 80. Ārsti jūs brīdināja, cik bīstami ir pārsniegt šo normu un pie kādām smagām sekām tas var novest. Tik stāstīts arī, kādā veidā līdz tam nenonākt. Šoreiz vēl dažas atbildes uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Vai ilgstošs stress var iespaidot holesterīna līmeni manā organismā? Tieši stress holesterīna līmeni nevar pacelt, bet, ja stresa dēļ cilvēkam rodas palielināt apetītu un viņš sāk nekontrolēti daudz ēst vai mēģināt slāpēt savu stresu ar lielu saldumu daudzumu, ja tie būs arī cepumi vai bulciņas, tad, protams, ka holesterīna līmenis pacelsies. Bet tiešā veidā stress, kas varētu pacelt holesterīnu asinīs, tāda izvēle. Ja reizēm asinsspiediens lēkā, un pēc laika atkal normalizēs ar zāļu palīdzību, ko darīt? Būtu vēlams vispirms izdarīt 24 stundu asinsspiedienu mērīšanu. Ir tāda aparatūra pieejama vairākās poliklinikās vai arī mums kardioloģijas centrā ambulatorijā daļā. Bet reāli šāds spiediens ir jāārstē. Ja svārstības ir vairāk par 15 mm dzīvesudraba staba, tad spiediens ir jāārstē. Neskatoties to, ka viņš dažreiz ir ļoti zems. Bet jārēķinās, ka asinsspiedienu ārstējot, tas nebūs ne mēnešu, ne 2 mēnešu jautājums, jāārstē visu laiku uz priekšu. Tā ka faktiski, ja pacients grib justies labi ar stabilu spiedienu, tad zāles būs jālieto pastāvīgi. Cik bieži jāmēra sev asinsspiediens mājās, lai to kontrolētu? Kad vislabāk to darīt? No rīta vai vakarā? Ir pacienti, kuriem spiediens ir paaugstināts no rīta, un ir pacienti, kuriem spiediens paaugstinās pēc smagas darbdienas vai pēc kāda stresa pievakarē. Tā ka būtu labi zināt, kāda ir konkrētā situācija konkrētam cilvēkam. Vislabāk, protams, ir izdarīt 24 stundu spiedienu mērīšanu, tad jau uzreiz skaidrs. Bet principā būtu labi tajā brīdī, kad tiek noteikts, kāds ir asinsspiediens un kurā brīdī viņš ir augstāks, un tajā brīdī, kad tiek uzsākta terapija, tad būtu vēlams mērīt rītā un vakarā. Un pa vidu, ja ir nepieciešams, ja ir kāds pašsajūtas izmaiņas, drošībai izmērīt arī vēl papildus. Vai ir kāda saistība asinsspiedienam un izdzertajam šķidruma daudzumam dienas laikā? Šķidrumu vajag normāli izdzert līdz 2 litriem dienā. Un faktiski, atkarībā, protams, arī no temperatūras, bet vienīgais, kur ļoti izteikti šķidruma ierobežojumi, tad, ja ir smaga sirds mazspēja. Bet katrā ziņā tā tieši ietekmēt asinsspiedienu ar izdzertā šķidruma daudzumu diez vai varēs. Vai alkohols nelielās devās šķīdina holesterīnu un ir veselīgs sirdī? Runājot par franču paradoksu, diez vai arī mēs varam tā atklāt teikt, ka sarkanvīns šķīdina holesterīnu. Drīzāk sarkanvīns neļauj nosēsties holesterīnam asins un sienā, sarkanvīns neļauj uzsūkties holesterīnam, kas tiek apēsts. Bet šeit ir runa tiešām par mazām vīna devām, jāsaka regulāri. Tas nozīmē pie maltītes 1 glāze vīna, vienreiz dienā, bet vienmēr pie maltītes. Šeit nav runa par vīnu, lai aprēbinātos, vai kāda cita veida alkohola pierādījumi, zinātniski pierādījumi ir tieši par vīnu. Jo sarkanvīnā ir viela, antioksidants, vārdā resveratrols, kas veidojas vīnogās, tā kā aizsarga reakcija pret dažādiem laika apstākļiem. Un parasti resveratroli ir visvairāk vīnogās, kas auga reģionos, kur ir diennakts temperatūras svārstības, vēsāks naktī un siltāks dienā, un kur ir gada laika svārstības. Tā kā faktiski, pieņemsim, Ziemeļfrancijas vai Ziemeļitālijas vīni ir visbagātākie resveratroli, nevis tie, kas vienmēr ir tādi biezi un saptaini. Bet, faktiski, vīnā vispār ir ļoti daudz antioksidantu, kas varētu traucēt, uzsūkties holesterīnam, liekam holesterīnam. Tā kā pie maltītes tiešām 1 glāze vīna būtu atļaujama, bet vienmēr gribētos atgādināt, ka nevajag pārspīlēt un nevajag summēt to vīnu nedēļas beigās par neizdzerto nedēļas laikā, bet tiešām vienmēr tā varētu būt zināma ēdiena reizes sastāvdaļa. Kā iespējams tikt uz konsultāciju pie kardioloģijas centra speciālistiem? Mums ir sava ambulatorā nodaļa, ir reģistratūra, kur piezvanot vai atnākot, var pieteikties pie jebkura kardioloģijas centra speciālista, vai tas būtu kardiologs, vai aritmologs, vai kardioķirurgs, un plus izdarīt visus iespējamos funkcionālos izmeklējumus, vai tie būtu sākotnēji neinvazīvi, vai arī, ja nepieciešams, jebkura invazīva izmeklējuma, bet tas viss ir iespējams.
ļoti daudzas lietas cilvēks slimības un problēmas sagādā sev pats. Un tāpēc būtu ļoti vēlams tomēr jau no mazotnes bērnus mācīt atbildēt par savu veselību, nedarīt pāri. Tā ir viena lieta. Otra lieta, būt tomēr atbildīgākiem un mēģināt laicīgi noteikt savus riska faktorus, lai zinātu, ar ko kādreiz vajadzētu rēķināties, no kā būtu jāizvairās vai jābaidās nākotnē. Nevis sagaidīt problēmas un tad nākt pie ārsta un mēģināt atrisināt jau katastrofu, bet laicīgi saprast, ka es gribu būt vesels un nodzīvot ilgu garu mūžu, neslimot un netērēt naudu zālēm, tātad laicīgi par to būtu jādomā. Tātad, lai sirds būtu vesela un stipra, regulāri kontrolējiet savu asinsspiedienu.